Vai pašnodarbinātās personām ir kāda atbildība un kāda tad ir šī atbildība? Pirmkārtām atceramies, ka pašnodarbinātās personas ir tieši tādā pašā veidā pakļautas kā visu uzņēmumu grāmatvedības likuma prasībām. Grāmatvedības likuma 42. pants, ja atmiņa neviļ, tātad nosaka šo atbildību par grāmatvedības nekārtošanu vai nepienācīgu kārtošanu. Tātad grāmatvedības uzskaitai, lai kādu veidu mēs nebūtu izvēlējušies, ir jābūt tādai, lai trešā kompetentā persona varētu izsekot, kādā veidā, uz kādu principu pamatu jūs esat, tā teikt, nodrošinājuši savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ja jūs esat PVN maksātājs, tad attiecīgi arī PVN uzskaiti. Tātad grāmatvedībai primāri ir jābūt izsekojamai, lai mēs, tā teikt, varētu droši ar reģistriem pierādīt un atbildēt uz jautājumiem, kad, no kā, par ko esam guvuši ieņēmumus un kad, par ko un kam esam, tā teikt, samaksājuši savus izdevumus. Līdz ar to, ja tam nevar izsekot, ja nevar pārliecināties par to, ka tie izdevumi, ko jūs esat norakstījuši, ir saistīti ar jūsu saimniecisko darbību, ar ieņēmumu gūšanu, vai tiek konstatēts, ka jūs gūstat ieņēmumus, bet viņi nav iereģistrēti un nav tā teikt, iekļaut apliekamā ienākuma noteikšanā, tad attiecīgi jūs saņemat, jums tiek noteikta atbildība par atbilstošu grāmatvedības uzskaits nenodrošināšanu. Tā kā vienmēr atceramies, ja mēs reģistrējam, tā teikt, savu saimniecisko darbību, tad mēs esam atbildīgi par grāmatvedības uzskaiti. Ja mēs kādus darījumus neatspoguļojam vai daļēji atspoguļojam savā grāmatvedības uzskaitē, tad mums, protams, iestājas arī nodokļu sekas. Nodokļu sekas tādā izpratnē, ka ja mēs neuzskaitam ieņēmumus, tad attiecīgi mums ir samazināta nepamatot ar nodokļu apliekamā bāzi. Tātad esam mēģinājuši nesamaksāt par kaut ko iedzīvotāju ienākumu nodokli un, protams, arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja mēs kaut ko esam uzskaitījuši, teiksim, daļēji, iekļaujuši kaut kādā daļā, bet kaut ko, tā teikt, ne līdz galam, vai esam varbūt iekļaujuši nepamatot kādus izdevumus, kas ir mūsu personīgie izdevumi, bet mēs esam ielikuši viņus saimnieciskā darbībā. Tātad atkal esam mēģinājuši samazināt savu ar nodokļiem apliekamo bāzi. Tātad par to mums iestājas primāri nodokļu uzreikins un, protams, arī līdztekus tam tiek vērtēts, vai nav arī piemērojams administratīvais sods par grāmatvedības neatbilstošu kārtošanu, jo, protams, mūsu reģistri neatspoguļo visu mūsu saimniecisko darbību. Ja tiek nodarbināts fiziskās personas bez darba līgumiem, protams, tur primāri ir administratīvā atbildība, pēc darba likuma regulējuma, tātad mums ir jāmaksā administratīvais sods, tad līdz tam, protams, ziņas par darba ņēmējiem mēs neesam nodevuši, tur mums ir atskaišu sods iestājas, un, protams, arī vērtējums jautājums, vai mēs esam šādai personai maksājuši atlīdzību, un tad jau tas būs arī nodokļu jautājums, tātad par tā saucamo aploksņa algu izmaksu, no kurām nav ieturēti nodokļi. Tātad iestāsies atbildība arī par nodokļu nomaksu no šīm izmaksām bez nodokļu ieturēšanas. Atbildība par pašu nodokļu nemaksāšanu arī, tātad mums ir administratīvās atbildības sods nosakāms, jeb administratīvais sods, kas ir likumā par nodokļiem un nodevām, noteikts tā saucamā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Tātad esam administratīvi sodām un atbildīgi par to, ja mēs neesam pilnīgi aprēķinājuši nodokļus un deklarējuši. Un, protams, arī pats nodoklis, kā sods veidojas tādā izpratnē un līdztekus viņam soda nauda. Ja valsts ieņēmuma dienests mums aprēķina šo nodokli, viņš nav bijis korekti, tā teikt, aprēķināts un deklarēts un samaksāts. Un kuros gadījumos tad pašnodarbināta persona par savu saimniecisko darbību atbild ar savu privāto mantu? Faktiski saimnieciskās darbības veicējs, ja pašnodarbinātā persona par savām kļūdām, saimnieciskā darbība atbild ar savu privāto mantu uzreiz, jo tātad mums nav dalītas atbildības, tā teikt, tādām saimnieciskās uzskaitas vajadzībām mums ir es saimnieciskās darbības veicējs un es privāta persona. Bet, ja mēs runājam par to, tā teikt, kādā veidā no mums iekasē kāda soda naudas, nodokļus nesamaksātos un tam līdzīgi, tad vairs šī dalījuma nav. Un, protams, ka šo piedziņu vai šo iekasēšanu vērš uz mūsu privāto mantu. Tā kā saimnieciskās darbības veicēji, pašnodarbinātie, no tāda piedziņas viedokļa ir visneaizsargātākie. Un atceramies arī, ka, ja mums nav nodalīta, tā teikt, privātā manta ģimenes ietvaros, tad arī faktiski ģimenes locekļu šāda veida iekasēšana, piespiedu vai piedziņu varētu ietekmēt tāda aspekta, ka
Nu, tātad, ja nav dalītās mantas, tad jums var nākties pierādīt, ka tā, teiksim, ir ģimenē nodalīts, ja nav slēgts līgums par mantas šķirtību ar laulēto, tad, nu, šis nodalīšana vai piedziņa var attiecīgi ietekmēt, nesot šai nodalīšanai arī ģimenes mantu kopumā.